manuprāt, šis ir pagrieziena punkts šīs trases vēsturē. Dabonot šo te rallycross pasaules čempionātu posmu Latvijā, ka šai trasei šobrīd ir skaidra nākotne. Viņa šeit būs, viņa attīstīsies, cilvēkiem būs iespēja redzēt ļoti populārus, pasaulē pazīstamus uzvārdus šeit, šajā trasē. Un, otrkārt, ir svarīgi arī tāpēc, lai izskanētu Latvijas vārds pasaulē. Tādi 3 galvenie faktori, es pat teiktu 4, kāpēc mēs dabūjām šo posmu. Pirmais viennozīmīgi tas ir valdības atbalsts. Būtiski ir tas, ka tas tomēr dod pienesumu gan Rīgai, gan Latvijai kopumā. Tas veido atpazīstamību. Mēs tomēr zināmā mērā esam tomēr Baltijas centrs arī šajos procesos. Otrakārt, šī te lokācijas vieta, ka viņiem ļoti patīk tas, ko viņš šeit redzēja no bildēm, visu to, ko es viņiem prezentēju. When they both presented to me that there's a circuit here just outside Riga, who has a great history, and they felt that can be adapted to become a World RX venue, then I was hooked, and by the time all of those things came together, it made perfect sense. Pavisam nesen mēs esam beiguši rekonstrukciju autošosejas trasei, jau zinot un domājot par rallycrossu, un tās pieslēguma vietas, kuras tiks izmantotas rallycrossam, ir jau gatavs, ir izbūvēts. Mums ir liela daļa no rallycross trases, tieši asfalta daļa jau gatava. Ir gatavs arī rallycross trases projekts, pie tam ne tikai izstrādāts, bet arī jau atrādīts FIA pārstāvjiem. Trešā lieta ir noteikti mūsu RAI Events vizītkarte, jo, ja mēs nebūtu taisījuši Eiropas čempionātu, es domāju, mēs nedabūtu šo sacensību, jo tādi kā mēs ir ļoti daudz, kas klāvē pie viņu durvīm. Taču šī lieta, tas, ko mēs esam darījuši, viņas iedrošināja, ka jā, šeit var to izdarīt. Protams, ir vietējie braucēji. Tas viennozīmīgi viens no svarīgākajiem faktoriem, kas arī noteikti ietekmē. Tā kā 4 vaļi ir tie galvenie, kuriem visiem sakrītot, mēs esam tur, kur mēs esam.